Gadā Platonas iedzīvotāji izmet vairāk nekā 900 kubikmetrus sadzīves atkritumu. Līdz šim visu apsaimniekošanu veic pašvaldību un iedzīvotāji par atkritumu izvešanu maksāja vien 65 centīmus no cilvēka. Mēs komunālos pakalpojumus sniedzam tāpēc, ka mums vēl pašā sākumā pēc neatkarības komunālā saimniecība ilgi nevarēja pastāvēt un bankrotēja. Un tāpēc pašvaldībai tā funkcija jāpilda un pašvaldība to darīja līdz šā gada 1. janvārim. Šogad viss ir mainījies. Ar uzņēmējdarbību atkal jānodarbojas uzņēmējiem. Platonas pagastā par ūdens piegādu un kanalizāciju jau no janvāra, bet atkritumu savākšanu no 1. aprīļa rūpējas Sijā Glūdas komunālā saimniecība. Ar jauno kārtību neapmierināti ir visi. Īstenībā tas viss te ļoti ilgi velkās. Vispār neziņā, viņi kaut kādus 3 mēnešus bija cilvēki neziņā. Un jau paši domāja par dzīvokļiem, taisīt kaut kādas urniņas, slēgt paši pa taisno līgumu ar komunālo saimniecību. Bet varbūt vajadzēja būt lētāk? Par tarifu es nezinu, bet, ka nav sakārtots, tā ir cita lieta. Ka pagastam nerūp tas, kā te iedzīvotāji. Pagasts ir domāts iedzīvotājiem, nevis otrādi. Lai gan par atkritumu apsaimniekošanu jau rūpējas Glūdas dienests, jaunais līgums joprojām nav noslēgts. Tāpēc iedzīvotāji ir tiesīgi cerēt, ka šomēnes vēl varēs maksāt pēc vecajiem tarifiem. Taču Glūdas dienesta vadītājs telefona sarunā stāsta, ka sociālisms ir beidzies un viss maksā tik, cik maksā. Iedzīvotājiem jārēķinās, ka tarifs kļūst krietni dārgāks. Papildus problēmas sagādā tas, ka pagasts saistošajos noteikumos nav noteikts, ka līgumam par atkritumu izvešanu jābūt noslēgtam arī privātmāju iedzīvotājiem, bet kopējie novada saistošie noteikumi vēl nav pieņemti. Cīnīsies ar viņam vīdes pārvalde un pašvaldības policisti, ja konstatēs, ka ir piesārņota vai daba vai upe vai ceļmalas vai mežs vai tā tālāk. Vēl lielāka neskaidrība un neapmierinātība ir ar ūdens apgādi. Sofija rāda burkas, kurās ūdens tiek nosēdināts, lai to lietotu pārtikā. Pēc jaunajiem tarifiem abiem pensionāriem mēnesī jāmaksā gandrīz 9 latus. Lētāk būtu uzstādīt skaitītājus. Mājai uzlika kopējos skaitītāju, bet dzīvokļos jāliek viss pašiem. Neviens mums nekādu palīdzību nesniedz. Šodien pensionāri gaida notu, kas skaitītāji uzliks. Tikai neatbildēts paliek jautājums, vai nots šajā jomā ir speciālists un vai viss būs izdarīts pareizi.